ko tieši 7 stundas 57 minūtes dalībnieki ir distancē. Tas ir tikai nieka 4 minūtes līdz trases rekordam. Bet trases līderis šobrīd ir pie pašas Valmieras robežas. Un tas neviens cits kā Didzis, kurš gan arī pa puskilometru atrāvies no Pētera. Nu, sveicien, Didzi! Prieks redzēt tevi dienas gaismā. Nu, drusciņi vēl jāpaciešās. Nu, malacis. Vidējais temps arī joprojām labs. Tu vienu brīdi gāji tikai kaut kāds 18 minūtes virs Kristapa plāna. Nu, lūk, līderis tūlīt ieskries Valmierā. Un tad vēl tik niek daži kilometri līdz tā saucamajam kliņķim. Nu, Dīdis monstrs. Bez šaubām. Nu, davai, turās, vecīt. Tiekās pie kliņķa. Tā viņš ir. Dažam labam gonka būs beigusies, bet apmēram 100 dalībnieki joprojām ir trasē, un es pieļauju, vismaz pusi no viņiem vēl šo te visu distanci čāpos līdz 6 un pat līdz 7 vakarā. Un kā iet maniem asistentiem aizmugurē, ir izgulējušies. Ejam pastrādāt kādā kontrolpunktā, kādu ūdentiņu pasniegt, jo dalībnieku trasē vēl netrūkst. Mēs vēl varam pagūt pastrādāt. Bet vispirms braucam uz finišu sagaidīt pirmos uzvarētājus.